Labdien, mīļos skatītāji! Kā katru nedēļu pirmdienā ieskatīsimies runu zīmēs, ieskatīsimies zvaigžņu stāvoklī, savās zināšanās un pieredzē, lai nedaudz mēģinātu prognozēt, kāda šī nedēļa būs un kā labāk to nodzīvot. Ieskatījos runu zīmēs, un tās mums saka, ka beidzot pamanīsiet, ka vēlamais sāk notikt. Sāk notikt vēlamā virzība uz priekšu, tas sagādās prieku un enerģijas pieplūdumu. Varētu pat teikt, ka šī nedēļa jums liksies kā tāds jautrs brauciens ar laivu pa upi. Tikai iemācieties sajust, mēģiniet pamanīt, kā upe pati jūs nes. Tas nozīmē, ka jūsu aktivitāte ir jāsadala tā 50/50. Proti, būs apstākļi, kas paši organizēsies un nesīs jūs uz priekšu, un jums tikai nedaudz ir jāpiestūrē, lai neuzmet uz kāda sēkļa vai krastā neizmet laivu, un tad jums būs acīm redzam brīnišķīga nedēļa. Paklausīsimies, ko citi mani kolēģi par to domā. Šajā nedēļā notiek viens ļoti interesants kosmisks blīkšķis. Merkurs ir retrogrāds, tas nozīmē, ka lietas nedaudz bremzējās. Šī upe, par kuru runāja Didzis, varbūt nemaz nav tik strauja. Kādēļ tā būs tāda lēna? Tādēļ, lai tiešām mēs varētu pamanīt, kas tad pa īstam notiek. Saule, pati saule mums palīdzēs. Saule ieiet svaru zvaigznājā, un saule 24. septembrī iesoļo tā saucamajos ziemeļu vārtos. Ziemeļu vārti mums rāda nākotni, dienvidu vārti rāda pagātni, un tagad izgaismojās mūsu dzīves ass. Kas ar mums bija pagātnē, un kas ar mums būs nākotnē? Nākotne patiesi ir upe. Un nākotne var būt mierīga, var būt diezgan nemierīga, upe var būt strauja, var būt lēna, var būt krāčaina. Tad lūk, nākamnedēļ nesteigsimies, nākamnedēļ apskatīsimies, ko tad mums sola mūsu pašu dzīve. Pēc noskaņas izklausās, ka šī nedēļa būs vieglā nedēļa, un vieglums jau iet kopā ar prieku. Tad tu, mīļo skatītāji, varētu beidzot atļauties priecāties. Un priecāties tā no visas sirds par tām foršajām lietām, kas notiek. Un ja nu tev gadījumā nāk prātā vecmāmiņas teiciens, nepriecājies pa daudz, ka rītā nav jāraud. Atceries to, ka tas ir parazitārs teiciens, un no tā ir jātiek ātri vaļā. Ja tu no tā nevar tikt vaļā pats, nu tad droši vien ir jāmeklē palīdzību pie draugiem vai speciālistiem. Bet doma pamatā ir tāda, ka, ja notiek foršās lietas, tu priecājies un baro visumu ar prieka enerģiju. Un visums sapratīs, ka tev ir jādod vēl un vēl un vēl, jo tas ir ēdiens, kas visumam patīk. Toties, ja kaut kas notiek gluži ne tā, kā gribētos, parausti plecus, nu lai, bet es pievēršu uzmanību tam, kas notiek forši. Kolēģi, šo nedēļu sola kā tādu ļaušanās nedēļu, kad mēs varēsim ļauties mūsu dzīves straumei un ieskatīties mūsu nākotnes vārtos. Un, manuprāt, šeit tas vissvarīgākais būtu saprast, ko mēs varam ietekmēt un kur mums ir jāļaujas šai laika un dzīves straumei. Un ja mēs spēsim saglabāt līdzsvaru, ja mēs spēsim saglabāt centra sajūtu, šo sevis paša sajūtu, tad viss būs kārtībā. Būs forša nedēļa. Būs tā.